Pašā sākumā bija Dievs. Par sauli valdnieks bija Dievs. Bet par lietu atkal velns. Un viņiem bija viss ļoti kārtīgi sadalīti. Kad spīdēja saule un valdīja Dievs, tad velns klusēja. Bet, kad Dievs klusēja, tad velns sapņos melnajos mākoņos un sūtīja zemē lietu. Bet velns jau nebūtu velns, viņš kādā brīdī palika pārgalvīgs savā amatā. Un neskatoties uz to, ka spīdēja saule, sūtīja vien mākoņus un sūtīja vien lietu uz zemi. Tas viss beidzās ļoti bēdīgi. Zeme bija pavisam apslīkusi, un daudz kas bija aizgājis bojā, un Dievam tas absolūti nepatika, ka tas tā notika. Un viņš nesaprata, ko darīt. Bet tad viņam radās ideja. Neskatoties uz visiem velna darbiem un nedarbiem, un mākoņiem un lietu, viņš sūtīja vienu sauli, un saule spīdēja spoži. Velns vēl pretojās, un vēl smagākus mākoņus sūtīja, un Dievs vēl spožāku sauli. Pēc kādā brīdī saule bija tik spoža, ka apžībalināja velnam acis, un caur mākoņiem mirdzēdama radīja varavīksni. Mums ir par varavīksni dziesmu. Mums ir tā viena mīkla. Nevienu varēsiet izdomāt paši. Viņi atdzied līdz tā izcils rucals balss. Mans gailītis kuplasti pār jūriņu diegu vilka, mans gailītis kuplasti pār jūriņu diegu vilka. Jūra šņāca dienu nakti to diedziņu locīdama, jūra šņāca dienu nakti to diedziņu locīdama. Atminieti labi ļaudis, kā nevara salocīti, atminieti labi ļaudis, kā nevara salocīti. Varavīksni debesīs, to nevara salocīti, varavīksni debesīs, to nevara salocīti. Ir arī vēl šāds stāsts par varavīksniem. Dievam esot 3 āmuri. Tad Dievs paceļot vienu āmuru, rādās viena varavīksne. Kad 2 āmurus, 2 varavīksnes. Bet dažreiz dēls paceļot arī 3 āmuru. Un tad parādoties 3. varavīksne, tālāka par pirmajām, bet tas notiekot ļoti reti. Dievs varavīksnes klusē. Un tur pērkots ir vērtīgs, un par zemi jāatzīmē. Mēs te dziedam jau cik nedēļas, un šis tā nav tāds ir. Padomu kādam tālāk. Rami, rami, patam,
Vai jūs ziniet, kā uz zemes ceļi radušies? Un kāpēc tie ir tik kalnaini un tas ir Kad strādnieks bija velns un dievs, tie abi sataisīja tos ceļus. Kad zeme bija pavisam jauna, tad nebija neviena ceļa. Un tad dievs sūtīja velnu, lai šis iet uz jūrmalu baltas smiltis dabūt. Jo no baltām smiltīm dievs gribēja taisīt ceļus. Labi, velns aizgājis, pagrābis pilnu sauju baltas smiltis, bet te gribējis jau otru sauju grābt, ieducinājies pērkonis. Bet vēlnam, kā zināms, bail no pērkonis. Šīs no plukdams, krizdams meties prom, neatādams otru sauju paķer. Kad attapies, tad bijis purva malā. No ko ceļu te jātās vienalga, arī sev gribās. Grābis no purva pilnu sauju ar melnajām zemēm. Un, tad iznācis tā, ka dieva ceļi bijuši balti un taisni, bet velna ceļi bijuši pavisam melni. Bet tos taisnos dieva ceļus velns vēl samaitājis. Viņš ir gājis pie dieva un teicis, klausies, uztaisīsim tos ceļus kalnaiņus, tā, lai braucēji braukdami mūs abus divus piemin. Tad, kad viņi vilks vēzumu kalnā, tad lūgs dievu palīgu, lai palīdz vēzumu uzvilkt. Bet, kad vēzums uz leju brauks, tad pieminēs velnu un teiks, velns par āvas zirgs nevar noturēt vēzumu.